Kristap, kā tu kopumā turnīru vērtē, kā gāja šai komandai? Kopumā, kā jūs jau zināt, no paša sākuma iesākām varbūt netik labi, bet tad sākām ieskrities. Bet šādos turnīros ir tas, ka vienā spēlē var teikt, kas notikt. Ja? Un, lai arī to, ka mēs bijām uzsēruši labu ritmu, bet ir viena spēle, ja, kur kaut kādas lietas nesakrīt, metieni neiekrīt, tas vienalga, kas tas var būt. Vai viņi vienkārši nospēlē labāk un viss, un tu brauc mājās. Ja? Tā kā sāpīgi ļoti, bet es ļoti priecīgs esmu par džekiem, kāda mums bija vasara, par to, kāda mums bija fani, gan pārbaudas spēlēs, gan tagad. Ja? Un tiešām pateicīgs par tādu iespēju spēlēt mājās tik lielā turnīrā. Un vienkārši uz sāpīgas nots tas viss tiek noslēgts, bet kā ir, tā ir. Un cerams, ka mēs ar savu atdevi laukumā iedevām arī kaut kādu prieku cilvēkiem un kaut kādus pozitīvus momentus. Šodien svarīgos brīžos realizēja tālmetienus 34 plus 19 bumbas. Kā tu jūti, ka tev jāuzņemās un to arī darīja? Nu jā, bija kaut kādas spēles, ja, kur es negribu teikt, ka es biju pārāk pasīvs, bet es mēģināju spēlēt tādā ritmā un bieži vien, man liekas, ka bija vajadzīgs, ka es uzņemos vairāk. Ja, un arī turnīra gaitā, ka es sajūtu, ka es fiziski jūtos pietiekami labi, lai es varētu turpināt spiest sevi. Tad es šodien arī to centos darīt visu, ko es varēju, lai palīdzētu komandai uzvarēt. Bet ar to bija pa īsu, ja, mums kaut kādas lietiņas nesakrita, bet jā, spēle kopumā, ja pastāstu statistiku, bija jaudīga un tikai žēl, jā, ka beigās nav uzvara mums galā. Kristap, bija pārsteigums, ka viņi sāka bez Jona Valančūna kopumā 10 minūtes tikai nospēlēt? Jā, ja godīgi, tāda opcija pastāvēja, protams, bet es biju gaidījis, ka viņš sāks. Bet jā, tas arī ir loģiski no viņa puses. Ja godīgi viņi labi iesāka, viņi uzlika to tūbeli uz žagaru. Līdz ar to katra mūsu kaut kāda sadarbība, viņi vienkārši samainījās un īsti nebija nekāda super priekšrocība. Ja. Tā kā viņi gudri spēles plāns viņiem bija un visu cieņu Leišiem, gan viņu fani, kur bija mazākumā šodien, bija maksimāli skaļi un maksimāli fanoja un džeki arī viņi atstāja visu laukumā. Tā kā, lai cik tas nebūtu sāpīgi mums, viņi šodien bija labāki un viņi ir pelnījuši uzvaru. Kristap, tu jau komandu paslavēji, bet kā tu tādā vienā teikumā nosauktu vai noraksturot to komandu, kādi jūs bijāt šajā gadā? Vienā teikumā, kā es noraksturotu komandu. Es teiktu, ka mēs bijām viens par otru. Ja, mēs bijām viens par otru un tas bija pats galvenais. Mēs jau no paša sākuma būvējām to mūsu mikroklimatu, mums bija nometnes tur daudz laika pavadījām kopā, tepat strādājot, jokojot un tiešām daudz no vasaras pavadījām kopā. Un tas mums, šitādas atmiņas mums paliks uz dzīvi. Ja, liels paldies džekiem, komandas biedriem, stafam, treneriem, Lukam, ja, kurš 4 gadus ar mums nostrādāja, ja, un tiešām mums pats jau kaut kādā citā līmenī. Tā kā visu cieņu viņam un paldies par darbu un mēs ejam uz priekšu un būs vēl spēles un vēl pozitīvi momenti un gribam uztaisīt to, ko gribējām šoreiz. Ja. Cerams, ka nākotnē mums vēl būs tāds iespējas. I'll start English a little bit later, maybe Latvian. Kristap, trener pirms spēles teica, ka jāsāk spēle agresīvi, jāuzspiež viņiem tā sava enerģija, bet kā tev izskatījās, kā tas mums izdevās, cik ļoti izdevās to izpildīt, ņemot vērā to, ka viņi uzlika tādu lielu piecinieku pretī un uzreiz sekoja ātras maiņas un mēs pārgājām ar šķiet dāvu pa 3. Jā, viņiem bija gudrs spēles plāns, ja godīgi. Viņi visur mainījās no paša spēles sākuma. Mēs kaut kur aizmetām. Es pat tā grūti man tā uz sitienu to pateikt, kas, kur, kā. Kaut ko aizmetām garām, kaut ko neizmantojām, kaut ko viņi labi tur nospēlēja, novilcināja garumā tur, ja, to šotkloku. Un mēs beigās tikām pie tāda, ne super kvalitīva metiena, ja, bieži vien. Tā kā, viņi ir labi aizsardzībā, viņi ir sīksti un viņi izdarīja savu darbu. Un beigās, jā, mums kaut kas pietrūka. Kā tu vērtē to mūsu uzbrukumu šovakar? Man vismaz no malas izskatījās, ka bumba varbūt nestaigāja tik labi, kā iepriekšējās spēlēs, kur izdevās uzvarēt. Kaut kur jau jāiedod, laikam arī kredīts viņiem ir. Jā, viņi spieda, viņiem bija spiediens, kur bieži vien mēs, man liekas, kad drusku nobijāmies.
pārlaust kaut kādu to kombināciju, vai vienalga, lai tikai izmantotu to, ka viņi mums tur aizstās piespēļu līnijas aizsardz. Ja? Mums vajadzēja laust un nebaidīties. Ja? Kaut kur sabaidījāmies, kaut kur piebremzējām, kaut kur pagaidījām, un beigās mēs varbūt nemaz netikām pie tik kvalitīvu metienu, kā mēs būtu tikuši, ja mēs būtu agresīvi nospēlējuši, nebaidoties, aizskrējuši backdoorā un tādas lietas izdarījuši. Tā kā jā, nu, kaut kāds arī tas mājas spiediens gan jau mums no spēles sākuma kādam patraucēja. Tomēr, gribās visu izdarīt pēc iespējas labāk. Intensitāte bija, bet varbūt tas kaut kāds drusku stīvums mums tomēr bija, ja, kad negribās kļūdīties. Ja, un tas mums beigās nepalīdzēja, es domāju. Arī. Kā tu raksturo to pakaļdzīšanos pašās pēdējās minūtēs, sekundēs, un tur arī Rihards raksta tālmetiens trāpīja, bet vai ne, bišķiņ pietrūka. Jā, tā mēs visu spēli tur dzirāmies pakaļ kaut kādā otrajā ceturtajā, mēs pievilkām. Likās jau, viss jau aiziet, tas momentums aiziet mūsu virzienā, bet nevarējām viņus kaut kā noķert līdz galam. Un viņi tomēr arī iemeta tādus trīspunktniekus tālos, tur garais, kas īsti nav metējis, iemeta. Nu, viņi iemeta tādus svarīgus metienus reāli priekš viņiem pašiem, lai viņi to turētu visu laiku to spilveni. Tā mēs arī visu spēli viņiem zināmies pakaļ un nenoķērām. Tā kā sāpīgi, bet mēs varam lepoties to, ka mēs visu atdevām laukumā. Jā, paldies arī. Paldies par turnīru. Angliski es gan neklausīšu.